Tagad pārējot tēmu, par kuru es pieņemu, daudz no mums zina stipri mazāk. Es gribēju nedaudz parunāties ar man blakus sēdošo Olga Kononova. Olga, ja tu varētu paņemt to mikrofonu. Kā tev pēc savas pieredzes šķiet? Teiksim, vai tev tas vai, cilvēki sevi uzskata par vīrieti vai par sievieti, ir izvēle vai kaut kāda iekšējā sajūta? Te būtu tā, vai ne? Kad es sāku sevi apzināties, vai ne? Tas, tur nevar noteikti gadus, 2 gadus, cik tur, vai ne? Man neinteresēja, vīriešu, tās visādas. Rotaļās konstruktori. Jā. Nekad nav bijuši. Mēs ar savu vecomātu aizgājām ciemos pie viņas draudzenes. Viņa tur netālu dzīvoja. Viņai bija lelles. Es ar savām lellēm kā uzmetos. Un man tagad saka, vai ne? Man vecā māte saka, bet te nav nekāds sakars ar seksu. Absolūti nekāds sakars ar seksu, vai ne? Saku, bet tu tas puika, vai ne? Kur tu, jā, es gribēju, lai man uzdāvina, uzdāvina uz māju. Tu tas esi puika. Es sāku raudāt tur un gribu, un tā. Un viņas nolēma, lai jau viņš ņem arī. Jā. Un es viņas aiznesu uz māju, vai tur atstām, tika nogādāts manām mājām. Un tur es dabūju kurp kaste, rati. Vai ne, 2 gabali bija ances un grietiņi. Puika un meiteni. Un vēl tajos laikos, es esmu 48. gadā dzimusi, vai ne? Tas varēja būt kaut kur 50 gadu sākumā. Kaut kur aptuveni. Vai ne? Viņas bija salmu, bet ar apģērbu. Tādu gultā klāt un kopā guļam. Tu saprati, ka tev patīk spēlēties ar lēlēm? Nesapratu. Tu tā lieta. Ko es uzreiz teicu, ka te nav nekāds sakars ar seksu. Vai ne? Tev vienkārši patīk spēlēties ar lēlēm? Jā. Nevis līdz ar to, vai ne? Neatkarīgi no tā, vai ne? Es kā es visu mūžu esmu teicis, kad es savā mūžā nekad neesmu atbildes vīrieša kritēriju. Kādam jābūt vīrietim? Nekad. Pat armijā, tad tu būtu tikai gadu stāsts. Tu dienēji armijā? Dienēji 2 gadu virtuvē. Trauks mazgā. Vai ne? Tu teici, ka tu nekad neesi atbildusi vīriešu kritērijiem. Kad tu sāki domāt par sevi kā par sievieti? Man to ir varbūt diezgan grūti tā pateikt, vai ne? Bet kas man sāk interesēt, tas bija tā, ka man tās lelles bija, varbūt. Es nevaru, nevar tik sīki visu, ne? Bet es gāju pa bēniņiem fenderēt bēru. Fenderēt bēru? Jā, tas ir sievieši. Un mums bija tur tās caurums, tad es dzīvoju uz no Lāčplēša un Avots tur, tikai tur bija tālāk, kur televīzijas atelīvē. Un tur bija tās caurums un varēja ielīst uz Ģetrūdas ielu, un tur arī pilns savēļi. Tad es tur panākti. Uzvilku to, vai ne? Saprati patīk. Jā, un es sapratu patīk. Un tur es arī, vismaz es nezinu,
to varbūt, lai saka speciālisti vai kā tur. Tas ir kaut kāds sievišķības izpausme vai nav. Es nezinu. Manā skatījumā nebija. Man vienkārši patīk, kaut man ir lielas, es esmu priecīgi, mašīna doma, un es viņu aizmetīšu prom. Man tās lielas, ģērbties tāpat man, tur laiks gāja, vai ne? Es vienreiz, mani mamma, es biju ļoti stingri audzināta, tajā vīriešu garākā, kā teikt. Ja tā varētu teikt. Es pati tā, no bērnu, bet tā ļoti stingri, ka man tur tā un tā. Man tur puikas apbižoja tur visu laiku, man atņēma naudu. Es piekāvu uz ielas, atnāk mājām. Mamma arī man piesita. Vai ne? Neuzvedies kā puika. Tāpēc, ka es tu taču esi vīrietis, ko tu neaizstāvies? Te šitais te. Un man savā mūžā, kas līdz šitiem 65, vēl nav 65, kā mājā būs, ja? Līdz šitiem 65, man nekad nav bijusi agresija. Es nekad neesmu spējīgi, es nevaru iesist pirmā. Tur ar tiem puikiem, ko tur, man iesita, man tur bija tēlojumi, es strādāju piena kombinātā. Tur, teiksim, tāda puskrimināla, tur visu tur tā padarīšana, vai ne, tur šeptis, tur, vai ne, naudu te vajag, vai ne. Ja es sevi parādītu, kāda es esmu, man tur, Es sapratu, jā. Jā. Olga, bet kā ir? Es sapratu, ka tu nedomāji sevišķi daudz bērnībā, vai tu uzvedies, vai tu esi puika vai meitene, tev vienkārši patika spēlēties ar lellēm, tev patika fenderēt veļu un šādi saģērbties. Vai tu šobrīd par sevi domā, kā par sievieti vai par vīrieti, vai tu vienkārši izturies tā, kā tev patīk? Nevienu brīdi, vai ne? Jau kur tie gadi, tur jau gadu desmitiem. Es neesmu sevi iedomājusies, ka es varētu būt vīrietis. Bet vai tu tāpēc sevi iedomājies kā sievieti, vai tu vienkārši neesi vīrietis? Nē, es sevi asociēju ar sievieti. Vai ne? Ar vīrieti, kur man vajag tēlot, tur es notēloju, vai ne? Lai gan man tur, darbā, teiksim, vai ne? Man ir darba apģērbs, vai ne? Apakšā, man ir zeķibikas, apakšā, man visas sievietes, vai ne? Saprata jau daudz. Vai ne? Ar tām gardrobēm, tur es tā ļoti gudri nos. Jā, es strādāju siltumā, vai ne? Un kādu laiku bija tā, ka es strādāju tikai vienu, vai ne? Uz maiņu, atnāk uz dienas nodežūrē, un tad uz pārdiegos uzreiz, un tad es strādāju. Tad es tur tā kvalifikācija man mainījās, vai ne? Un augstākā kvalifikācija man bija, vai ne? Un tur divatāva vajadzēja, jo tur apkur veselu mikrorajonu, un tur divatā. Un tad es domāju, ko es daru? Vienreiz es uzrāvos uz vienu veci, ka man sievieši, ne? Bet viņš neko, bet viņš kaut kāds nepieliec viņam. Jā. Un tad es domāju, bet kā es daru? Un man ideja ienāca. Tur liela kā māja, pat kā māja, kā liela, un tur sieviešu nodaļa, sieviešu gardrobu un vīriešu gardrobu, ne? Tad domāju, tu izolētāji un kādreiz sievietes atnāk, tagad viņš ir. Un es tagad, viņam tam pārniekam, es iegāju tur, bet tas bija tīši. Es teicu, uvēlns, tajā sieviešu, tur ir siltāk un daudz ērtāk. Un es vēl tā tālāk aizēju prom, lai ka ienāk iekšā, ka lai pie manis tik tur vēl. Bet tev visu laiku nācās un vēl joprojām nākas slēpties? Nē. Es strādāju Rīgas siltumā, ka toreiz prezidents bija Žigurs. Viņš bija ļoti stingrs. Ja Žigurs to zinātu,
es tik palūgts. Atlūgumu. Jā. Vai ne? Bet vēlāk, vai ne, kad 2002. gadā, kad Rīgas siltums likvidēja vidējās katlmājas, viņam palika tikai lielās, ne? Tā kā teci un tie visi. Ne? Tad es dabūju darbu, parastā katlmājā, vai ne, tajā turība, kur ir tā graudīja, vai ne, pretīm turībai, tur ir skola, tā muzikas skola, 4. muzikas skola un biblioteka, ne. Un man vajadzēja apkurināt tur tos. Labums tas, ka karstā ūdens nebija, tas uzreiz, labums, ka mazliet darba. Un kad man nāk, tur neviena nav. Tāpēc tu varēji būt kā tā? Saka, kā tev šobrīd ir? Teiksim, kad cilvēki uzdod jautājumus, vai viņi vispār uzdod jautājumus tevi redzot? Pēdējā laikā vairāk ne. Te kāds laiks bija, no tā. Es jau tur jau, kad tajā katlmājās strādāju. Es esmu sietieši ļoti dzēri. Bet tas bija... Tas bija... Tāpēc, ka tev darīja pāri? Nē, tur no siltumā man pāri neviens nedarīja. Tur mums ir pudeles, iedod savu daļu un dzer. Jā. Vai ne? Pie manas mājās ir bijis. Tas ir redzējis, ka esmu pārdēļos sievietes. Kas tu tas ir? Vai tas ir slikti? Tas tā. Ne? Tas netika. Vai ne? Bet vienkārši lieta ir tāda, ka es nevarēju uz darbu kaut ko uzvēl. Te ir tik niansēta tā lieta, ka tas, vai ne, man viņš ir uz soma. Pa plecu somu, sieviešu. Kāpēc es nevaru? Maksa, cik man ir sieviešu. Bija jautājums, kāpēc tev ir sieviešu maksa? Un kā tu pateici? Es teicu, bet viņš ir ērdāks. Lielāks, jā. Vai ne? Un tad jau, kad es jau Graudielās tā strādāju, vai ne? Tad es dzēru daudz, bet tur bija tikai vasaras, tāpēc, ka tur ziemas sezonu, vai ne, pavasar nevarēja. Un tad es vienu vasaru mājās apsēdos, uz tā tiešām bija, es saku, kā ir, vai ne, apsēdos uz divānu un sāku par sevi domāt. Tagad ir laika mainījušies. Žīgurs vairāk nav. Vai ne? Es tagad, bet tas bija vasarā, jo apkurs nebija, uz darbu nevajadzēja iet, vai ne? Es sāku staigāt tajā sieviešu, vai ne? Labi, no sākuma tur pediņš tur un tāds, tur apkārtēji. Jo te bija tā kļūda, jo faktiski vajadzēja driktīgi piestrādāt pie tā. Sevi kaut kādu sievišķīgot vai vairāk un uzreiz samainīt dzīves vietu. Kur māc, bet pasaka, kur tā man ne? Labi, vai ne? Un tur tā bija, bet paldies Dievam, vai ne? Vai nezinu, liktenim būtu pareizāk teikts, vai ne? Mani neviens piekāvis nav. Nebija. Vienreiz bija, tur nāca, viena meitene nāca, atšāli tādu lielu, jo čau, pretī man nāca. Un tas čalis jau tā kā gribēja iet iekšā, uz mani tā kā, tā sieviete šo uzreiz es kā teikt, tāda, kā teikt, es neņem galvā, es esmu acu zem, es esmu acu. Bet es labi sapratu, ka tā sieviete viņa nobrīms.
Ir arī bijuši veikalā doli, man ir tengadēzīgi, jo tur dolē uz... Cilvēki diezgan agresīvi izturējās. Nu, neteikšu, ka kāds sevišķi agresīvi, ne, bet... Bet nepatīk, bet ir kaut kāds brīdis, kad tu sāki domāt, ka varbūt laiki ir mainījušies. Es vienkārši nepateicu. Es vienkārši nepateicu, sāku un nepateicu. Un tad es uz tā dīvā toreiz nolēmu tā, Olga, es nometīšu, es daudz dzēru. Es mēķēju, kad es kaut kā pamāju, vai ne, man bieži ar 3 pacinām pamācīju daudz. Es nometīšu no rītdienas dzeršanu un smēķēšanu un staigāšu sieviešu. Un pagājuši ir jau 8 gadi. 8 gadi. Vai pat vairāk, 9 varbūt. Un es no tā laika neesmu izsmēties nevienu cigareti. No tā laika es neesmu izdzērus nevienu glāzi. Man var piedāvāt kaut vai tur konjaku tur no mēnesa. Man var piedāvāt cigaretes kādu grib. Tad tie nav Marlboro, te vietēji, tie tur tie labie Marlboro. Paldies. Ja tie ir labie, tad novēlu veiksmīgi dūmu. Un vienmēr es staigājos kā sieviete. Jā, un bez kādiem ārstiem, bez kādiem narkologiem. Ne? Es pieņemu, nu, tas ir mans subjektīvi, es pieņemu, ne? Kad tā sievišķība man bija daudz spēcīgāka iekšā manī, kā tā alkohols un tās cigaretes. Es vienā dienā varu nomest visu. Un tu jūties labāk? Jā. Nu, tagad es gribu pateikt tālāk, vai ne? Tagad pienāca rudens, es aizgāju uz darbu, jo sieviešu. Mums priekšnieks bija Gunārs tās, nu, viņš galvenais inženieris tur, vai ne? Un nu, es saku, nu, man tur tā, man slimības tur, un tāpēc es tā. Vai ne? Vēlāk, es teiktu kādu laiku pastrādāju, tas Gunārs atmeta roku. Bet viņš man ir mīļošs. Viņš teica, Oļga, tu staigā kā tu gribi. Man galvenais, lai tu nedzer. Un lai tu strādā. Un lai tu pa naktīm pagulēt. Nu tā pagulēt. Mēs visi zinām, ka viņš pagulē, ne? Labi, bet nevis tā, ka krāsnes jau sen nogula. Un no rīta viss ir augsts. Tas viss mainījās. Un Gunār tas pilnīgi apmierina. Ja mēs attiecībā uz nu vīrieši, mums 7 vakarā bija maiņa. Vai ne? Es taisīju durs ciet. Vai ne? Nu, man klūps. Vai ne? Es taisīju durs ciet. Bet es centos tā, lai stiklistam, nu, lai nevajag cilvēku ziemā uz ielas tā. Bet tik un tā es taisīju. Es biju šādākāk, visas ienāk iekšā, es esmu sieviešu. Drēbēs pilnībā. Vienīgais svārks, es nekad nevalkāju, man bija kādreiz šausmīgi, varbūt šausmīgi, ļoti liela trauma, 14 guru lūzumi, bet tas ir ļoti daudz. Un ja svārkus nesā, tad man tā viena kāja tīviņu otrās. Nu, tas nebūtu smutki. Vai cik tu ieradies savā darbā sieviešu drēbēs? Un kā? Un kadra daļā. Nu, nekada, bet personāla daļā kā. Nu, es viņu stāstīju uzreiz. Es stāstīju viņam mierīgi to visu pieņēmu. Mierīgi. Izrādās, ka tas bija diezgan vienkārši. Nu, tas nebija diezgan vienkārši, tas bija pavisam. Paldies, Olga. Varbūt tagad atgriežamies pie auditorijas. Cik daudz no jums zina kādu cilvēku, kuram ir līdzīgs stāsts kā Olgai?
Daži zina. Varbūt es pajautāšu mozaīkas cilvēkiem, cik cilvēki ir līdzīgu stāstu vispār Latvijā varētu būt? Jā, īstenībā tas jautājums ir ļoti sarežģīts, jo kā Olga arī pati stāstīja, tad viņas stāsts ir tāds, ka viņa patiesībā joprojām oficiāli ir vīrietis, un tā, protams, ir ļoti liela problēma. Es domāju, tur pat nav jāskaidro visas tās situācijas, tur pat nav jāceļo, lai dažādas problēmas varētu ar to saistītas rasties. Un tāpēc to cilvēku skaitu, kuri jūtas tā, kā jūtas Olga, vienalga, vai tas ir, teiksim, vai vīrietis, kas jūtas vairāk kā sieviete, vai sieviete, kas jūtas vairāk kā vīrietis, mēs šādu skaitu, protams, mēs nevaram īsti noteikt, bet manuprāt, cilvēktiesību tiesas spriedumos, un attiecīgi, protams, tas ir balstīts uz kaut kādiem konkrētiem pētījumiem. Es tagad precīzi neatceros to skaitli, bet no kaut kādiem simtiem, burtiski 1000 cilvēku, vismaz viens ir šāds cilvēks. Tā kā tad mēs ļoti, varbūt, nopaļoti, varam rēķināt, cik šādi cilvēki ir Latvijā. Bet mēs tieši ar Lintu nesen runājām to statistiku, kas savukārt ir par cilvēkiem, kuri tiešām ir reģistrējuši dzimumu maiņu. Tad, ņemot vērā to, ka Latvijā tas tiesiskais regulējums ir ļoti, ļoti miglains un patiesībā, attiecībā uz cilvēkiem, es teiktu, diezgan pazemojoši, ja, jo katram ir jācīnās. Nav nekādu skaidru kritēriju, kad īsti to var darīt, ja, teiksim, cik tālu ir jāveic šīs operācijas, vai varbūt pietiek vispār tikai ar diagnozi, vai ir jāveic obligātā sterilizācija vai tam līdzīgi. Tad tas īsti nav noteikts, un katram cilvēkam ir jāiziet cauri šai pazemojošai procedūrai vairāk gadu garumā, ja, lai vispār to varētu izdarīt. Un par to pašam vēl ar savu naudu jāmaksā, neskatoties uz to, ka transseksuālisms ir diagnoze. Un tad šobrīd tā statistika ir tāda, es nezinu precīzi tieši par 2012. gadu, bet laikā, piemēram, no 2000. līdz 2011. gada beigām Latvijā reģistrēti tikai 15 cilvēki, kuri ir tātad veikuši formālo dzimumu maiņas, teiksim, reģistrāciju, attiecīgi nomainījuši savus dokumentus. Un mēs tieši runājam ar Lindu, ka tas ir ļoti, ļoti mazs skaits, un īstenībā tas tieši norāda uz to, ka tā problēma attiecībā uz visu to attieksmi pret šiem cilvēkiem, pret šo sabiedrībā valdošo neziņu un protams, izmaksas un tas tiesiskais regulējums, tas viss apstākļu kopums ir cilvēkiem ļoti, ļoti nedraudzīgs. Mēs zinām arī cilvēkus, kuri piemēram, šīs operācijas ir izvēlējušies veikt ārzemēs, tiem, kuriem ir iespējas, un ir arī cilvēki, varbūt, kur vienkārši pamet valsti, tāpēc, ka viņi nevēlas dzīvot tādos apstākļos, kad viņi īsti nevar. Tāpat arī cilvēki, kuriem teiksim, līdzinējā varbūt tā birokrātija arī attiecībā uz dzimumu maiņu Latvijā ir bijusi tāda, ka vismaz līdz 2008. gadam tiešām noteikti pilnībā bija jāveic dzimumu maiņas operācijas. Un ir cilvēki, kuri, piemēram, vai veselības stāvokļa dēļ, vai teiksim, vecuma dēļ nevar nemaz šīs operācijas veikt. Un no tā cilvēktiesību viedokļa vispār ir tas uzskats tāds, ka, teiksim, tā medicīniskajai pusei ar to juridisko pusi nebūtu jābūt nekādai saistībai, respektīvi, ja cilvēks tiešām jūtas kā pretējā dzimuma pārstāvs, tad patiesībā nevajadzētu viņam vardarbīgi piespiest veikt kaut kādas medicīniskas manipulācijas ar savu ķermeni, vēl jau vairāk, piemēram, ja tā ir operācija no sievietes par vīrieti, kad obligāti viņai ir, teiksim, jālikvidē reproduktīvā funkcija, jo pastāv šīs šausmīgās bažas par to, ka vīrietis kļūs par māti, piemēram, ja, vai tam līdzīgi. Tad vienkārši 2008. gadā Latvijā bija attiecīgi izgāja šī lieta visas 3 instances un bija augstākās tiesas beigās spriedums par to, ka arī personai, kura bija daļēji tikai veikusi šīs operācijas, ka arī viņai tika ļauts oficiāli arī dokumentāli nomainīt dzimumu. Respektīvi, tas jautājums, protams, par to var runāt, bet par to ir Latvijā salīdzinoši maz runāts, un varbūt tāpēc mans pēdējais jautājums auditorijā, pirms mēs pārējām pie Kaspara, un došos arī iespēju Olgai vēl reaģēt.
Kā jums šķiet, jums atceraties to jandāliņu, kas izvērtās ap to pavisam nekaitīgo Kārlis Karlīna grāmatu par dzimumu lomu stereotipiem bērndārzos. Bet mums ir, kā jūs es arī atceros Twitterī tādu diskusiju, kur it kā saprātīgi cilvēki teica, ka jā, jūs par stereotipiem ņematies, bet ziniet, mums skolā tiešām ir kaut kāds gadījums, kad meitene uzskata, ka ir puika. Vai, par šādām lietām mūsu sabiedrībai, tas vienkārši parāda, kas ir cilvēku galvā šobrīd Latvijā, būtu jāmāca. Es domāju, ka starp šajā auditorijā nav daudz, kas pateiktu, ka nē, bet kādā vecumā? Tas ir bērndārs, tā ir pamatskola, tā ir vidusskola, kad, cilvēkam būtu jāzina, ka sabiedrībā ļoti dažādi cilvēki, un lai, nevienam tādas situācijas, kā Olgai nācās izturēt bērnībā, nebūtu jāpiedzīvo. Kā jums šķiet? Dažas versijas. Atkarīgs kāda teorija pieņem. Manuprāt, var to darīt visos vecumos, bet attiecīgi tādā valodā, kādā runā par bērnu tādā vecumā. Protams, jo bērns taču nav muļķis, viņš redz apkārt, kas viņam notiek. Viņam ir visi iespēja labāk viņam izskaidrot uzreiz, viņa valda saprotamā veidā. Nevis ļaut tur minēt vai klausīties, ko runā draugu vecāki vai dārzu skolotāji vai vēl kāds tur. Jā, atkarīgs no bērna. Labi, jums bija kāda reizē. Šeit būtiski nav izvēlēties vecumu, kurā mēs pateiksim, apsēdīsimies bērniņi, es tam pastāstīšu, ka tas nav būtībā svarīgi, bet svarīgi ir jau no visa augšanas un jaunības posma garumā vienkārši gan ar piemēru, gan ar vidi viņam veicināt kaut kādā veidā šo pārliecību. Labi, jūs vēl vēlaties kaut ko teikt, un tad mēs augstu. Es arī vēlos kaut ko pateikt. Citās valstīs ir jautājumi par to, kāpēc vispār tiek no valsts puses tiek pilsoņi sadalīti šajās juridiskajās kategorijās, vīrietis un sievieti. Un pie mums jau ir problēmas ar tautības ierakstīšanu. Es brīnos, ka vēl citi nesāk teikt, ka viņiem obligāti pasē jāraksta reliģija, bet tāda doma, manuprāt, vēl pavisam tālu Latvijā ir, ka varētu pasē arī nerakstīt vīrietis vai sievieti, bet jautājums tiešām, kāpēc šādam sadalījumam būtu jābūt, skaidrs, varbūt dažiem ir svarīgi ātrāk pensiju saņemt, bet pieņemsim, ka tā nebūtu galvenā lieta, Un attiecībā uz visām pārējām tiešām, šī lieta nav gluži pašsaprotama, Lai gan valsts uzskata, ka tas, un vai līdz šim mūsu sabiedrībā ir uzskatīts, ka tā ir viena no tādām lietām, kas ir fundamentāli, Bet pēc būtības tā tāpat kā reliģija, kā tautība ir tāds individuāli iezīme, uz kuru valstī īsti nav tādas. Olga, vēl ir kaut kas, ko tu vēlējies pateikt, bet mēģini īsi. Es piekrītu tam, ka vajag no bērndārza, lai nebūtu citiem jāpārdzīvo to, kas bija jāpārdzīvo man, jo viņu nezina, bet tā nav arī viņu vaina. Otrs, es esmu oficiāli precējusies, mēs dzīvojam kā viendzimumu laulībā, jo viņi man sieviešu vārdā, es viņu sieviešu, vai viņi man kādreiz, es nezinu, kā viņi vajag sadusmot, vai viņi man nosaukt, tad Bet man liekas, ka mūsdienu bērndārzos jau ir pavisam cita problēma. Ne jau tā, ka bērniem netiek skaidrots, ka var būt dažādi dzīves ceļi, bet gluži otrādi, varbūt, ka tagad kaut kas mainījies, bet pirms pāris gadiem, kad es veicu šajā sakarā pētījumu, tad vēl joprojām pastāvēja tur bērndārza izglītības standarti, kuros bija, un skolu varbūt kaut kas mainījies, varbūt pēdējā laikā, bet toreiz tur bija ierakstīts, ka tajā un tajā grupiņā, tur 6-gadniekiem ir jāzina, jāmāk atšķirt vīriešu, ko dara vīrieši, ko dara sievietes, ar ko atšķirās puikas no meitenēm un tā tālāk, Tā kā nevis runa... Kas tad bija tie kritēriji? Ko dara puiši un ko dara meitenes? Tur bija vienkārši ierakstīts, tur jau ir tā lieta, ka tur bija ierakstīts, ka audzinātājām, kuras tolaik vēl tur arī nebija izgājuši nekādu
izglītošanu dzimšu dzimumu jautājumos, ja, bija jāiemāca bērniem atpazīt vīriešu un sieviešu nodarbības. Ja? Un, protams, ka viņas to darīja no savas, kā nu viņas saprata, tā viņas to mācīja. Ja? Puikas neraud, ja, un meitenes savukārt tur ir ar kaķiem spēlējas un tā.